lai kļūtu par kosmosa pilsoni. Iziesim ārā un palūkosimies, kā naksnīgajās debesīs mirgo neskaitāmas pasaules. Uz šo jaunradi mūs ved valdonis. Ir jāgatavojas kļūt par radošā darba līdzdarbiniekiem. Ir jāsaglabā un jāvēro apziņas graudi, jo visu pasauli tur apziņas spēks. Var gatavoties pāriet visus tiltus ar ugunīgo apziņu, kas trīc kosmosa pulsā un zina patiesību par tautām. Var izmantot visus svētos sirds spēkus, lai, saminot nāvi, kļūtu par liesmaino logosa radošā darba līdzdalībniekiem. Tā jaunais pakāpiens, tieši pakāpiens sadarbībā ar kosmosu, ļauj cilvēkam ieiet jaunā kvalitātē, apzināti kļūt par kosmosa līdzdarbinieku. Taču cilvēka sūtību uz planētas vāji izprot. Cilvēce tik akli tiecas uz savu šauro apvārsni, ka nespēja saskatīt savu kosmisko misiju. Reti kāds tiecas kļūt par visuma pilsoni. Daudz rūpju prasa šis nosaukums, gan vērīgumu, gan modrību, taču pirmām kārtām nerimstošu tiekšanos. Esamības kosmiskums, liekas, ir vienkārši doma, bet cik daudz neatlaidīgu un konsekventu pūliņu jāpieliek, lai to padarītu skaistu. Kļūt par kosmosa pilsoni nozīmē kļūt par apzinīgu kosmisko līdzdarbinieku. Tas nozīmē būt gatavam kontaktiem ar augstākajām pasaulēm un tālākajām pasaulēm. Kā iegūt šīs kosmiskās spējas, lai kļūtu par visuma pilsoni? Tāpēc ir nepieciešams attīstīt cilvēka aparātu, iemantot psihisko enerģiju, sasniegt kosmisko apziņu, iemācīties domāt, audzināt sirdi un kļūt par varoni. Kā attīstīt cilvēka aparātu? Mūsdienu cilvēks nezina, par ko viņš var kļūt un par ko viņam jākļūst. Savā neziņā viņš tiecas iegūt pārējošas materiālās šķietamās vērtības un neievēro augstākās patiesās vērtības, kuras nes sevī visu savu pastāvēšanas laiku. Cilvēks, gluži kā apmaldījies ceļinieks, nezina, kurā stihijā meklēt panākumus, bet bagātības ir viņā pašā. Visu laikmetu gudrība norāda, iepazīsti pats sevi. Šajā padomā uzmanība tiek pievērsta vissvētākajam, kam lemts kļūt par īstenību. Izzinot esošā saprātīgumu, cilvēks izzina arī savas paša dzīves. Cilvēks iemācās cienīt sevī spēku, kas viņu ved pie labākām sekām. Patiesi, ir laiks izpētīt cilvēka ugunīgo dabu. Nevar pieļaut, ka cilvēki vairāk ciena pirmatnējo aparātu nekā viņos pašos esošo lielo enerģiju. Jaunajā laikmetā būs daudz tādu cilvēku, kuri aizstās vissarežģītākos aparātus. Pagaidām vēl izgudro robotus, taču pēc mehānikas drudža uzmanība atkal tiks pievērsta cilvēka paša spēkiem. Cilvēks vienmēr ir baidījies no visa noslēpumainā, aizmirstams, ka sezama atslēga ir viņā pašā. Tā ir jāatgādina, cik daudz brīnumaina slēpjas cilvēkā. Patiesi, pati domāšana ar smalkajiem aparātiem apgādāta cilvēka eksistēšana ir reāls brīnums. Daudzas organisma šūnas atrodas snaudas stāvoklī.
ir norādīts, ka to pamodināšanas gadījumā cilvēks izstarotu gaismu un spētu lidot. Vai maz iedomājams, ka cilvēki savā pašreizējā stāvoklī varētu panākt tādu viņos ieslēgtās gaismas pamošanos? Padomājiet, cilvēki ir pilnīgi piemēroti tālākai evolūcijai, taču dārgumam jāpaliek neizmantotam. Apziņas stāvoklis nepieļauj ātru virzīšanos uz priekšu. Katra mūsu šūna satur miljoniem vadiņu. Ne jau bezdarbībai doti šie vismalkākie aparāti, ne jau apšaubīšanai tiek aprēķināti tādi milzīgi skaitļi. Tie taču liek domāt par bezrobežību, par mūsu būtības cildenumu. Cik vareni cilvēka organismā atspoguļojas kosmiskā enerģija. Katra kosmiskā uguns rod saskaņu cilvēka organismā. Ja uz cilvēka organismu raugās kā uz kosmosa parādību atspoguļojumu, cik daudz saskanīga var ieraudzīt. Cilvēka centri ir tādi paši kā kosmosa centri. Cilvēkā iemiesotas visas kosmosa izpausmes. Šīs kosmiskās funkcijas cilvēkā ir ļoti svarīgas. Atspoguļojot visas šīs funkcijas savā apziņā, viņš ar sevi samēro tās iespējas, kādas īstenojas arī kosmosā. Taču tagad visi cilvēka augstākās apziņas centri atrodas snaudas stāvoklī, bezdarbībā. Cilvēks nodzīvo mazu savu dzīves daļu un izmanto mazu savu centru daļu. Šīs cilvēka aparāta neizsmeļamās iespējas ir jāattīsta. Cilvēki gan cenšas pilnveidot dažādu zinātnisko aparatūru, bet daudz vēlamāka būtu paša cilvēka aparāta izsmalcināšana. Cilvēku rīcībā jau ir stari, kas iet cauri cilvēka miesai, un gluži tāpat tiks atklāti stari, kas uztvers cilvēka ugunīgos centrus. Protams, lai šādi parauga eksperimenti būtu veiksmīgi, nepieciešams attīstīt sevī šos ugunīgos centrus. Potenciāli tie mīt katrā organismā, taču augsti cilvēki uz ekrāna neatstaros pat nodzēsta uguņu mazākos uzdzirkstījumus. Leģendas vēsta, ka cilvēka organismā ir 49 augstākās apziņas centri. Īsi pastāstīsim par galvenajiem. Kausa centrs atrodas virs saules pinuma sirds augstumā. Kausā glabājas nākamajai evolūcijai lemtās jūdziņas dārgumi. Jūdziņu agrāk sauca par intuīciju. Tā veidojas no iepriekšējo dzīvju uzkrājumiem. Kauss visiem iemiesojumiem ir viens. Kausā ir sakopoti neizsakāmi dārgumi. Dažreiz daudz kas no kausā savāktā paliek slēgts veselus mūžus. Kausa centra atvēršana dod iespēju izmantot iepriekšējo dzīvju daudzveidīgo un ilgi krāto pieredzi. Kausa centrs sniedz zināšanas par iepriekšējām dzīvēm. Plaušu centra iedegšana rada jogiem spēju pārvarēt gaisu un ūdeni. Jogi spēj lidot un staigāt pa ūdens virsu. Viņu īpatnējais svars kļūst relatīvs. Plaušu centrs ir visu tā saucamo brīnumu pamats. Šā centra darbības rezultātā zūd visas mocekļu sāpes un dzīvo tikai ekstāzes kauss. Zvana centrs atrodas galvu vidū. Tas ir redzes un dzirdes uztveres centrs. Ar šo centru mēs uztveram izplatījuma domas
un visu, kas nāk no augstākajām sfērām un pasaulēm. Brahmas acis, jeb trešā acis, atrodas virs uzacīm. Šā centra fiziskais orgāns ir čiekurveida dziedzeris, kas atrodas pakausī. Šā centra atvēršana dod gaišredzību un gaišdzirdību, apzinātu bijušo parādību un nākamo notikumu vīziju ārpus laika un telpas. Balsenes fiziskais orgāns ir vairogdziedzeris. Šā centra atvēršana ne tikai ļauj saprast jebkuru runu jebkurā valodā, bet dod arī spējas iedarboties ar savu teikto uz klausītāju tādējādi, ka šis klausītājs saprot viņam sacīto neatkarīgi no tā, kādā valodā tas teikts. Kundalīnī centrs atrodas mugurkaula galā. Cēlonis, kas izraisa kundalīnī strāvas iedegšanos un darbības sākumu, ir iekšējs, garīgas izcelsmes impulss. Tikai patiesa ugunīga tiekšanās pēc zinībām uz gaismu un patiesību rada ugunīgās sekas šā centra iedegšanos. Sīkāk par šiem un arī citiem centriem uzzinās tas, kam pienācis laiks to uzzināt. Ik viens atvērtais centrs ir liels radošs spēks, kas cilvēku pievieno kosmosa dzīvei un kosmiskajai jaunradei. Tā kā atvērtajiem centriem ir pastāvīgi sakari ar izplatījumu uguni, viss cilvēku organisms kļūst smalkāks. Visu sajūtu orgānu darbība sāsinās. Cilvēks ar atvērtiem centriem spēj uztvert vissmalkākās enerģijas. Viņš jūt daudz ko tādu, kas pilnīgi nav pieejams neizsmalcinātām jūtām. Atvērtie centri ir saziņas līdzeklis ar augstākajām sfērām un tilts starp pasaulēm. Nākamais punkts aiz cilvēka aparāta attīstīšanas ir psihiskās enerģijas izmantošana. Turpinājumā par to. Kosmisko sadarbību realizē psihiskā enerģija ar strāvu un staru palīdzību. Psihisko enerģiju, citiem vārdiem runājot, ugunīgo enerģiju, jeb agni, izstrādā cilvēka atvērtie ugunīgie centri. Psihiskās enerģijas spēks ir uguns varenums. Psihiskās enerģijas koncentrēšanas paņēmieni ir ļoti dažādi. Cildena doma vai tiekšanās prieks, gara uzliesmojums un katrs iekšējs piesātinājums var pavairot psihiskās enerģijas parādības. Šis apslēptais avots var papildināties tieši no iekšienes. Centieni pēc augstākiem sasniegumiem spārno garu un palielina psihiskās enerģijas krājumus. Psihiskā enerģija ir īstena ugunsmeita. Katra sajūsma jau nogulda dārguma daļiņu. Katra aizgrābtība daļuma priekšā savāc gaismas graudus. Katra dabas abrīnošana rada uzvaras staru. Tādējādi sajūsma ir īsākais ceļš uz psihiskās enerģijas uzkrāšanu. Ugunīgās enerģijas brīnišķīgā dārza dēstu audzētava ir prieks par skaisto, bet mācieties ietvert šo gaismas prieku. Iemācieties priecāties par katru dzīvei modušos lapiņu. Iemācieties, kā likt centriem ieskanēties un līksmes saucienus iemācieties. Iemācieties saprast, ka šāds prieks ir nevis bezdarbība, bet gan dārguma pļauja. Iemācieties uzkrāt enerģiju ar prieku un priecāšanos, jo ar ko gan savienosimies tālo pasauļu pavidienos. Izveidot sevī pastāvīgu neviena nesalaužamu tiekšanos uz gaismu,
visās tās izpausmēs. Tas nozīmē attīstīt arī psihisko enerģiju. Psihiskā enerģija ir mīlestība un tiekšanās. Tiekšanās un psihiskā enerģija, var teikt, ir sinonīmi. Tās viena bez otras nepastāv. Sirds, kas tiecas uz visas dzīves augstāko kvalitāti, būs psihiskās enerģijas ceļvede. Mīliet cits citu. Šis pauslis dots gudri. Nekas nevar labāk par mīlestību harmonizēt psihisko enerģiju. Ir ļoti nozīmīgi, ka psihiskā enerģija atjaunojas pirmām kārtām ar jūtām, bet ne ar fizisku atpūtu. Tā, ja cilvēks prot spriest par savām jūtām, viņš no tām izvēlēsies cienīgāko, un tā būs mīlestība. Vajag apzināties hierarhiju kā galveno psihiskās enerģijas koncentrēšanās ceļu. Nevajag raudzīties uz hierarhiju kā uz kaut ko abstraktu. Stingri jāiegaumē, ka tā ir spēcīgais dzīvības devējs. Kosmiskā laikmeta cilvēka spēka pērle ir saikne ar enerģiju, izmantojot psihiskās enerģijas starpniecību. Tādējādi psihiskā enerģija ir atslēga uz visiem panākumiem un visu problēmu risinājumiem, jo psihiskās sfēras skar visus esamības plānus. Ja cilvēki apzinātos, ka psihiskās enerģijas uzkrāšana vajadzīga ne tikai pašreizējai dzīvei, bet arī kā pastāvīgs un neatņemams ieguvums un priekšrocība, šāda apziņa ievērojamā mērā dzēstu robežas starp dzīvēm. Vai dzīves apziņai nav reizē ar pagātni jārūpējas arī par nākotni? Nākamais solis ceļā uz visuma pilsoni aiz cilvēka aparāta attīstīšanas un psihiskās enerģijas iemantošanas ir kosmiskās apziņas sasniegšana. Kāds domā, ka viņš vēlas sasniegt kosmisko apziņu? Labāk, lai domā par sirds šķīstīšanu, lai mazāk sevi iztēlojas par kosmosa uzvarētāju, bet vairāk vēlas attīrīt apziņu no gružiem. Prast attīrīt apziņu no nevajadzīgiem jēdzieniem jau nozīmē posties tālajam ceļam uz tālajām pasaulēm. Tikai šādā atbrīvotībā var domāt par jaunu apziņu. Jāsaprot, ka evolūcijas pamatjēdziens ir pilnveidošanās. Kas negrib sevi pilnveidot, tas nekad nedomās planētu mērogā. Ja sapratīsim dzīvi kā sevis pilnveidošanu, tad atradīsim gan ētiskos, gan arī ekonomiskos postulātus. Sevis pilnveidošanu var panākt vienīgi izsmalcinot apziņu, lai tā vēlētos ap sevi tikai cieņas vērtas parādības. Ir pareizi domāt, ka tautas kopiena ir sasniegumu vainagojums, taču tam nepieciešama apvienota, izsmalcināta apziņa. Kāpēc mēs dzīvojam? Lai pilnveidotos un izzinātu. Dzīves pilnveidošanās avots ir tikai pastāvīga izzināšanas disciplīna. Neuzskatīsim izzināšanu par kaut ko pabeigtu. Šādi to ierobežojot, mēs zaudējam esamības prieku. Bezrobežības jēdziens izslēdz iespēju jebkad sasniegt absolūtas zināšanas, un šajā apstāklī slēpjas viss diženums. Arī arhati visu laiku izzina un padziļina savas zināšanas. Dzīve ir bezgalīga, un bezgalīgi ir sasniegumi un iespējas. Drīz vien mašīnas atbrīvos cilvēkiem ievērojamu dienas daļu.
ir jāpadomā, kā šis brīvais laiks tiks izmantots. Vienīgi apziņas paplašināšana var palīdzēt saprātīgi iedalīt dienu, bet apziņas paplašināšanas parādību rada mīlestība pret izzināšanu un tiekšanās pēc augstākās kvalitātes. Sintēze palīdzēs iemīlēt visas dzīves kvalitāti. Ikdienas monotonajā ritējumā tikai nedaudzi cilvēki sajūt kosmosa realitāti. Tikai nedaudzi cilvēki prot pārvarēt ikdienas pelēko pūķi. Cilvēces apziņa ir kā piesātināta ar parastuma putekļiem, kurus nepieciešams kārtīgi izpurināt. Var iemācīties izslēgties no pelēkās ikdienišķības un savā garā piebiedroties atklātajai dailes pārpasaulē. Netieksimies pēc sīkā, kad jau klauvē dižais. Bezrobežības parādība var aizēnot zemes dzīves sablīvējumus. Zemes dzīves šausmas novērš tikai pasauļu mirdzums. Mums jātiecas pēc visa, kas var izvest mūsu apziņu ārpus šīs planētas robežām. Nezināšanas miglu var izkliedēt bezrobežība. Ar ko citu rūdīsim savu ieceru un darbu samērojamību? Patiešām, tikai tad, kad salīdzināsim ar bezrobežību, mēs apzināsimies mūsu sarūktinājumu un prieku lielumu. Katra darbība ir jāsamēro vienīgi ar hierarhiju un bezrobežību. Tādējādi šie jēdzieni mums būs zīmes, kas ved uz realitāti. Tas, kurš būs sajutis bezrobežības diženumu, protams, sapratīs visu iluzoro mantību un to nesamērojamību tādā laicīgā vietā kā Zeme. Ja palūkosimies ārpus cilvēka apziņas un zinību robežām, atradīsim mazu kosmiskās izpratnes graudiņu. Redzēsim, cik skaists ir plašais apvārsnis, cik varena ir doma, kas nonāk izplatījumā, kā saikne ar bezrobežību paver jaunus ceļus. Tikai tie, kas tiecas uz bezrobežību, spēj sajust esamības skaistumu. Mikrokosmosa mirdzumā var apjaust bezrobežības daili, var iemācīties novērtēt katru rases pilienu, kurā atspoguļojas pasauļu neskaitāmībā. Mīlestībai pret lilijām vai pret tālajām pasaulēm pamatā ir uztveres kosmiskums, tāpēc mērīsim visu ar kosmisko mīlestību. Jaunā paudze jānostāda lielu problēmu priekšā. Kustība būs izejas punkts. Tas nekas, ka mūsu planēta lielajā kustībā pārvērtīsies mazā lodītē. Mūs nedrīkst izbiedēt apjausma, ka dzīvojam bezrobežīgā pasaulē. Lielais celtnieks ceļ mūžīgi. Būtu nepareizi domāt, ka kādas visuma daļas ir pabeigtas un atrodas statiskā stāvoklī, vai gan katrs apvārsnis neaicina uz domām par mūžīgo kustību. Vienīgi evolūcijas jēdziens ļauj saprast, cik skaists ir zemes dzīves ceļš cilvēka augšupējā. Pats ceļa īsums nedrīkst mulsināt. Gluži otrādi, tam jāpriecē kā saules gaitai debesīs. Visuma celtnieka rokās evolūcija ir nerimstoša. Līdzīgi tam, kā jūras braucēji zina, ka zem kuģa dibena ir pats lielais okeāns, jāizjūt arī planētas atrašanās izplatījumā. Uz tāda paša kuģa atrodas katrs planētas iedzīvotājs, zem viņa ir bezdibenis. Jūras braucēji nevar pilnībā paļauties uz kuģi un zinātniskiem aprēķiniem, tad jau nenotiktu kuģu avārijas. Astronomija zina nedaudzus debesu ķermeņus,
taču tā nezina komētu izējas punktu un neprognozē milzīgus meteorus, un cilvēkiem par tiem paziņo tikai tad, kad tos ierauga. Izplatījuma dzīvi novērot nozīmē sevi ievadīt, piebiedrot kosmosa dzīvei. Pat vienu dienu ir grūti iztikt bez ūdens, tikpat grūti ir mūsu apziņā iztikt bez tālo pasauļu apgaismojuma. Pie domām par lielo dzīvi var pierast kā pie ēdiena un dzēriena. Par īstenu kosmosa līdzdarbinieku var kļūt vienīgi tāda apziņa, kas ietver plašu darbības pasauli. Domājiet par sevi nevis kā par zemes, bet gan kā par visuma iemītnieku. Tā jūs uzņemsieties vēl lielāku atbildību. Atbildības izpratne jāattīsta līdz bezgalīgumam. Cilvēka gars, kā radītājs, ir atbildīgs par visu, ko pats paveicis. Mēs esam atbildīgi ne tikai savā, bet arī kosmosa priekšā. Cilvēka apziņā ir jānostiprinās atbildībai par kosmosā notiekošo. Apziņa jāpieradina pie dzīves vienotības, pie kosmosa vienotības. Tas veidos atbildības sajūtu par katru domu, vārdu un rīcību. Cēlonis un sekas darbojas nepārtraukti, arī bezgalībā. Tieši vienotība jāizprot kosmiskā vērienā. Kosmosa celsme nostiprināsies tad, kad cilvēks iemācīsies saprast kosmisko vienotību.